Tas ir crazy. Šitā. Ciešāk kaut? Nē, es vieglāk. Iemesls, kādēļ es vispār skrienu un skrienu ikdienā, ir tas, ka man skriešana un sportošana in general ir tā kā trešā vieta, jo ir universitāte, vai ne? Ir darbs, un tad, manuprāt, ir svarīgi, lai ir tā trešā nodarbe vai vieta, kur atrasties, lai tu neesi tā kā visu laiku tikai universitāte, darbs, mājas, bet lai tev ir arī kaut kas vēl trešais, vai ne? Es nesaprotu, kāpēc paliek tikai grūtāk. Kad paliks vieglāk? Es nevaru. Viņa sēd. Uz cigaretes dūmus man vēl sūdīt man. Nav tāda labākā sajūta, kāda varētu būt pēc skriešanas, bet vismaz paskrēju. Jā. Vairs nav doma. Man ir sācis sāpēt celis, un es zinu, ka man vajadzētu paņemt tagad ilgāku pauzi vai vispār neskriet līdz pat pašam maratonam, bet tad redzēs, kā būs. Es domāju, ka man tiešām lielākās grūtības būs tiešām saņemties un ieturēt šo pauzi, nevis pārmocīt sevi. Laikam Rafaelam ir domāts. Es jau nezinu, kas. Breathing in and breathing out and take it down and relax. Ir tie momenti, kad tev liekas, ka nav tā, ka ir tur pārāk smagi, bet vienkārši gribas pagroties. Tas laikam tā kā ar visām lietām. Kāpēc skrietis un nevar? Down, push the left heel to the floor. So you straighten the right knee, bend the right knee. Keep the head up towards the sky. Relax the shoulders. Again, smile. Man patīk tas, ka tā kā skrienot, es nezinu, vai jūs ievērojāt tagad trenējoties, bet ka ir tas nerakstītais likums, ka tagad tu skrien garām citam skrējējiem, jūs samājaties. Es no kalna vienkārši skatos zemes, jo es redzu, cik labi viņam iet. Es esmu tagad
tā patīk to darīt, un es, bieži vien esmu pirmā, kas to samājas, un tas ir tik jauki. Es nezinu, tā kā, ka viss ir tāda viena komuna, tā kā mēs esam vispār nepazīstam, nekādi saistīti, vienkārši skrienam pēc otru pretī, un mēs esam vienkārši samājas. Vispār nav tik grūti. Mums grūtāk būs, oi nē. Kāds 2 vai 3 reizes likās, ka esmu iesprūdis laikā, ka es nekustos uz priekšu, vienkārši skrienu uz vietas. Es nokļuvu savas sporta zāles skriešanas klubā vienā, ja tā varētu teikt. Būtībā mēs visi gatavojamies Rīgas maratonam, katrs savai distancē. Un tad mēs draudzenēm izdomājām skriet 10 kilometrus. Un tagad, pat cik es nokļuvu tajā skriešanas klubā, es diezgan citīgi trenējos šiem 10 kilometriem. Man tā treneri speciāli gādāt treniņu programmu, kas ir 3 līdz 4 treniņu nedēļā, kas ir diezgan daudz, jo pirms tam, es nezinu, es skrēju reizi nedēļā labi, jā. Man vispār ir skriešana ir tā, ka es kādreiz skrēju sacensībās skolā, bet man tika diagnosticēts artrīts. Katru reizi, kad es skrienu, man ceļi paliek pilnībā sarkani apkārt, tādi pleķi. Mīnus ceļi, 2, abi. Nē. Es gribēju šodien skriet, tāpēc kā ārā ir tik labs laiks, bet es biju skriet vakar, un pēdējās kaut kādas 2 reizes, kopš es skrienu, man tā kā nenormāli sāk sāpēt celis, un tiešām tā, ka man ir jāapstājas ceļa vidū, jo es nevaru tālāk paskriet. Vēl viena atziņa. Tieši par to, ka nevajag pārpūlēties. Ja es sākumā uzreiz gribēju noskriet tur, cik vien es varu izspiest no sevis, kāds ir vienmēr bijis. Tad es vienmēr brīnos, kāpēc man viss sāp un kāpēc man kaut kāds zilums sāk veidoties un tā tālāk. Tad vajag pakāpeniski to darīt. Noteikti, jā. Jāatceras iztaipīties. Pēc šīs pieredzes esmu sapratis, ka skriešanā pats grūtākais ir pirmais solis, tas ir vienkārši saņemšanās. Pēc tam jau tas viss liekas daudz vieglāk, kā arī ļoti liela uzmanība jāpievērš tam, kā uzvesties pirms skriešanas un pēc skriešanas, kas manā gadījumā ir staipīšanās, jo iepriekš es īpaši nestaipījos, un tam man sāpēja vairākas dienas kājas, un tagad ir daudz vieglāk skriet, tāpēc, ka es vienkārši sāku staipīties. Meitenes, jūs varat man iestumt te iekšā? Te iestumt tā, lai man... Davai. Okay, easy. Easy? Man liekas, ka daudzi tā kā aizmirst to, ka skriešana nav ne tikai priekš tā kā fiziskās sagatavošanās, tā kā trenēt sevi fiziski, bet tas ir vairāk tieši emocionāli. Jā. Tas ir tieši, ļoti ruldīs sevi. Tādā ziņā skriešana ir ļoti, ļoti forša, bet vai visiem ir jāskrien? Noteikti nē. Vispār skrienot, es mēģināju saprast, kā es varu motivēt. Ja es skrienu un es gribu padoties, gribu beigt skrienu, tad es atrodu veids, kā sev basically manipulēt ar sevi. Nē, tu to vari, ja tu nenoskries, tad... Man šī skriešana ir likusi saprast, ka ir tik forši to darīt kā kopā. Šī filmēšana ir daudz izbaudāmāka, padarot es ar vairākiem cilvēkiem. Jo vispār skriešana kā process man arī saistās kā man kopības sajūta. Arī tas pats maratons, kāds ir mierīgs, jo arī ir daudz cilvēki.
Jūs zināt, ka jūs visi kopā saņematies, esat trenējušies vai kaut kādā veidā centušies, lai būtu. Jūs visi kopā arī savā veidā šķērsot to finišu taisni. To medaļu. Tas man diezgan lielu prieku.